izstāde zināmā mērā ir tāda liepainieciska, visiem, teiksim, mums raisoša sajūta par to vietu, kurā mēs dzīvojam, jo Jānis ir beidzis Liepājas mākslas skolas koku izstrādājumu dizaina nodaļu, bet būtams pēc zodiaka zīmes mērķis. Vai ne? Jā. Ļoti neatlaidīgi ir pievērsies glezniecības studijām un lielu uzmanību veltot tieši ainavu glezniecībai un klusai dabai. Un es viņu gribētu apsveikt ar šo izstādi Liepājas muzeja vārdā, jo šī ir tāda lielākā un nopietnākā Jāna Dudina darba parāda Liepājas muzejā. Mēs viņu apsveicam. Un mums jau ir izveidojusies Liepājas mājas dzīvē zinām autoritāte, mākslinieks, kuri vērtējumos un vārdos mēs mēdzam ieklausīties, un tas ir Aldis Kļaviņš. Un es gribēju palūgt arī viņam bilst kādas vārdas. Gribēju gan noslēpties, gan neizdelās. Es jau apsveicu. Mani iepriecina viņa progress. Viņš tiešām ir laikam viens no nedaudzajiem māksliniekiem, kas glezno dabā, ļoti labprāt, un ir tos laika apstākļos, arī varētu teikt. Ja jūs rūpīgi apskatīsieties šo te ekspozīciju, tad visi gadu laiku ir pārstāvēt. Man pat ienāca prātā, ka ļoti skaisti izskatītos Liepājas kalendars sākošajam gadam ar Jāņa bildēm katram mēnesim. Nu, es nezinu, viņš pats var atzīties, vai katru mēnesi viņš dabā ir tiešām gleznojas. Droši vien, ka viņš varētu piemelot klāt un teikt, jā, 5 katru mēnesi. Bet to var redzēt, jā, ka viņš pagaidām neko neizdomā, bet gūst savu glezniecisko tādu vēlmi parādīt, ka viņš saprotā dažādās noskaņās. Un tas viņam izrodās, jo man iepriecināja tie 3 gadi, kad bija mākslas draugi. Tāda ir, jā. Ar katru soli, ar vienu brīvāk, ar vienu atraisītāku. Un, jā, un šī ir arī viena no retajām izstādēm, kur ir pierāmētas glezniecības. Jā, pats, protams, ļoti labi ierāmētas savas gleznas. Tas ir pat par sevi rādītājs. Tā kā es jau viņam iedevu šokolādi, koķis nedodu tādiem čaļiem vai vīriem. Es viņam kaut ko ēdam vai dzeram. Lai viņš nekristu kārdinājumā, lai viņš apēd šokolādi, kad viņš tā brīdī starp bildēm. Apsveicu tevi, Jāni, vēlreiz. Vēdīsim Jāni Zaks.